Lomās Beatrise, Oksana Šmite, Stela, Vineta Pitkeviča, Lilita Iveta Peskova, Viktors Jānis Šmits un mācītājs Dinārs Valdis Ziedīšs. Neliela padomju laikos celta kapličas iekštelpa. Malās vienkārši soli, telpas vidū uz nelielu koku dēļu paaugstinājumu novietots aizvērts zārks. Uz soliem sasviestas eglītes un kaudzē ir samesti egļu zari. Telpā atrodas Stella, ģērbusies modernās ziemas drēbēs. Stella ņem no kaudzes egļu zarus un kārto tos uz dēļu paaugstinājuma zem zārka. Steidzīgā solī kapličā ienāk Dinārs, ģērbies tumšās ziemas drēbēs, kājās ziemas apavi. Zem mēteļa redzams melns krekls un luterāņu mācītāju melnā sēru apaklīte. Viņš satrauc skatās uz Stellu, te uz zārku. Stella tuvojās Dināram, pastiep roku sveicienam. Labdien, Dinārs! Sakiet, ka esat Stella. Labdien! Jā, es esmu Stella. Jūs esat mācītājs, kurš man pirmdien zvanīja? Jā, esmu. Un tur Žubītes kundze? Nu jā. Ak, Dievs, kāds atvieglojums. Tādu izbīli sen nebija piedzīvojis. Pirmīt pilsētas morgā likās, ka sirds ar sirdi aiziešu. Jā, par ko tad tā? Nu kā, ierodos morgā pēc zārka, bet man saka, Žubītes kalnarāja aizvesta. Es šokā. Ko? Aizvesta? Kā? Kurš? Iedodiet, es nesaprotu, par ko šoks. Es jau tikai darīju to, ko sarunājām taču. Nu. Sarunājām? Kad? Pirmdien, kad jūs zvanījāt, ka mamma mirusi. Neatceraties? Pag. Ko mēs sarunājām? Jūs taču teicāt, ka mamma ir nogādāta pilsētas morgā un sestdien jāatved uz pagasta kapliču uz izvadīšanu. Tie taču bija jūsu vārdi. Tāpēc es zvanīju morgam, sarunāju busiņu un braucu. Ak, nē. Nu jā. Es droši vien kaut kā teicu, bet noteikti nebija domāts, ka tas jādara jums. Bet kurš tad vēl to varētu izdarīt? Jūs pats man todien skaidrojāt, ka Beatrise nevienu dokumentu parakstīt nedrīkst, jo viņai rīcība spēja atņemta, un citu radu jau mātei nav. Mēs ar Lilitu. Lilita taču nav radiniece. Vismaz cik man zināms. Nekādas aizbildniecības un adopcijas par viņu kārtotas netika. Jā, pēc papīriem Lilita nekas nav, bet organizējām tieši mēs. Izņēmām miršanas apliecību, bēres kārtojām. Es ar jums vēl apspriedu, cik apmēram tas viss izmaksās. Tāpēc arī jums zvanīju. Protams, ne tikai tāpēc. Jā, to, kas viss maksā, es saprotu. Es arī samaksāšu. Un tāpēc jau arī pieminēju, ka zārks jāatgādā no morga. Tas arī maksā. Man neprātā nevarēja ienākt, ka mācītāji paši brauc pēc nelaiķiem. Redziet, es jau esmu ne tikai mācītājs. Man pieder arī apbedīšanas pakalpojumu kantoris. Tāds blakus bizness. Ak tā, es to nezināju. Mazajām pilsētām mācītāji grūti uzturēt. Grozos kaut kā. Jā, cilvēku miršana jau ir diezgan stabils ienākuma avots. Pagaidiet, bet ja reiz tā satraucāties, kāpēc tad nepiezvanījāt? Gribēju jau, bet izrādījās, ka telefona nav. Pazuds kaut kur. Nelāks rīts bija. Un nekā. Vismaz par māti jums vairs nav jāuztraucas, ir pie vietas. Klau, varbūt sākam te kārtot visu. Tūlīt jau 12
vajadzēs sākt, vai tad Lilitai un Beatrisei arī nevajadzēja jau būt te? Jā, domāju, ka abas tūlīt būs. Bet kā tad viņas tiks šurp? Varbūt vajadzēja aizbraukt pakaļ. Te jau labs gabals no centra taču. Līdlitai ir tiesības. Es viņai savu mašīnu dodu. Ak tā. Jā, Lilita ir mana grāmatvede, draudzē un apēdīšanas kantorī. Arī galdniecībā palīdz. Man tāds neliels uzņēmums. Skaidrs. Mēbeles izgatavojam, dažādas pasūtījumus, nedārgi. Ziniet ko, te laukos daudz nepaprasīs. Nav jau liels maksāt spējas tiem cilvēkiem. Ja būtu kāds lielāks pasūtījums. Es tā saprotu, ka jums pašai Rīgā kāds būvniecības uzņēmums. Nu, nav mans. Investori ir no Zviedrijas. Valdējs esmu, bet ne jau es viena. Mēs būvējam ēkas un pārdodam dzīvokļus. Es jau nu ļoti priecātos tādā nelielā projektā iespraukties. Uz zārkiem vien jau daudz naudas nenopelnījis. Jūs arī zārkus taisāt? Jūs, mācītāji, tāda vienas pieturas aģentūra. Atliek tik nomirt un sērojas klāt. Zārks, krusts, kaps un dieva vārds pa virsu. Inārs pievērš skatienu zārka vākam. Bet kāpēc Žubītes kundze citā zārkā ielikāt? Mūsējais nepatika? Kādu deva, tādu ņēmu. Es neko nekur neesmu likusi. Mūsējiem citāds musturs sānos un uz vāka krustiņš ar Jēzu. Tā teikt firmas zīme. Cilvēkiem patīk. Nezinu, varbūt tas jūsu Jēzus nebija labi pielīmēts. Vadot sakratīju, nokrita. Nu nē, tā vienkārši nevarēja nokrist. Viņš jau nav tā tieši pielīmēts. Kā lai saka, tur ir tāda neliela tapiņa. Tagad tie kapuracēji ārā arī ir jūsējie. Jā, manējie. Jūs redzējāt, viņi taču tur nemaz nesteidzas. Kaps vēl nav pat izrakts. Tā jau varētu būt. Kēlsels par labu nenāk. Grūti, zeme cieta. Tad mums vienu puisi gripa sagrāba. Un vēl tas grādīgās dziras vīrus gulda slīpi daudzus. Jā, tas gāž pamatīgi. Es jau redzēju šņaba pudeli kapa malā. Viens jau tāds pavisam šļaugans. Turas pie lāpstas, lai bedrē neieveltos. Opapa un omas pieminekli apgāzuši. Nu, ar smiltīm apbēruši. Būtu paklājuši kaut kādu plēvi apakšā. Un kaps ir tikai līdz pusei izrakts. Puse? Tā jau diezgan ātri viņiem iet. Būs labi. Parasti puiši saņemas, jo zina, ka maksās. Līdz izvadīšanai paspēs. Gal galā vēl vairāk kā 2 stundas. 2 stundas? Jūs teicāt 12? Nē, izvadīšana būs 2. Viss sarunāts. Pagaidiet, nē. Nu, es taču nepārklausījos. Jūs man pirmdien teicāt 12. kapličā. Jā, bet atcerieties, es jums stāstīju par Beatrisi, Lilitu un testamentu. Jā, jūs tobrīd ļoti daudz ko stāstījāt, bet es sev piezīmēju galveno. Nav kas māti izņem no morga, izvadīšana, sestdien pagasta kapličā 12. jābūt. Tad te būsiet jūs kopā ar Beatrisi un Lilitu. Esot jābūt arī man, jo māte gribējusi, lai es būtu bērēs un testamentu nolasīšanā. Vai tad tā nebija? Jā, tā es teicu. Un jūs man atbildējāt, ka sestdien ir slikta diena bērēm, ka jums esot darbā kaut kas ļoti svarīgs. Bet nebija jau domāts, ka es netikšu uz bērēm vispār. Es izteicos, ka slikta diena. Jā, man tiešām arī ir šodien svarīga darba tikšanās, bet, kā lai saka, saprotiet, tik daudzus gadus te neesmu bijusi. Neesmu nevienas šejienieces satikusi.
arī ar Beatrisu pēdējo reizi runāju, kad viņa piezvanīja no mātes telefona un apsveica mani 50 gadu jubilejā. Tas bija gandrīz pirms 2 gadiem. Saprotiet, tagad pēkšņi man zvanāt jūs un sakāt, ka māte mirusi. Es nevarēju tā uzreiz apdomāties, vajadzēja nedaudz laika. Tik ilgus gadus māte man aizliedz uz šejienu braukt. Un te pēkšņi jūs man sakāt, ka viņa gribējusi, lai esmu pie testamenta nolasīšanas. Tas ir tik neparasti. Kāpēc testaments ir kaut kas neparasts? Daudzi raksta. Ne jau testaments. Savādi ir tas, ka viņa gribēja, lai es te būtu te. Tāpēc jau pirmajā mirklī es šaubījos, tiešām vai braukt. Jūs arī teicāt, ka testaments jums pat neinteresē. Nezinu, kaut kādā mērā interesēja gan. Ko viņa tur uzrakstījusi? Kāpēc man ir jābūt? Jā, tiešām. Piedodiet par tādu pārpratumu, bet nebija domājis, ka uz morgu jābrauc jums. Kā ir, tā ir. Atvedu un viss kārtībā. Es pat iedomāties nevarēju, ka jūs zināt, kur ir kapliča. Ei, mācītāji, kā es varēju nezināt? Tak tepat kapos ir mātes vecāki. Es kalnerājos pie viņiem visu bērnību pavadīju. Māte šurp no Rīgas pārvācās tikai tad, kad Oma un Opaps nomira. Tā kā pagastu zinu ļoti labi. Šī kapu būdiņa te stāvēja vēl toreiz padomu laikos, kad vecīšus izvadīja. Pēc mūsu pirmdienas sarunas man pat prātā neienāca, ka jūs tomēr atbrauksiet. Tiešām. Izskanēja arī doma, ka jums vispār nezvanīt. Bet tāda bija Žubītas kundzes griba. Reizē ar testamentu mums jūsu telefona numuru iedeva. Kad jūs sakāt, mēs domājat, Beatrisi? Lelitu arī. Viņa taču Žubītas kundzes vāca pēc tam, kad tas insults piemetās. Gandrīz gadu kopa viņu. Tur arī pagājušā svētdienā pie Dieva aizgāja. Bet kāpēc tad pulksteņa laiku jūs man nepareizo nosaucāt? Tāpēc, ka domājāt, ka es nebraukšu vispār? Nav nepareizi. Domāts bija, ka 12. jāatrod nelaiķi, tad sanāksim, visu sakārtosim, eglītes saliksim, bet 2 jau nāks bērinieki. Uz 3 mūsu vietējā kafejnīcā galds pasūtīts. Šķiet 45 cilvēkiem. Bet galvenais, pirms izvadīšanas bija testaments jānolasa. Tāda bija Žubītas kundzes noteiktā kārtība. Un, ja reiz esat šeit, varēsim izpildīt visu tieši, kā viņa vēlējās. Es sapratu, ka 12. būs tādas mazās bēres paši vien, pavadīs, noskaitīs mūsu tēvs un viss. Ko jūs? Kur mazas bēres? Žubītas kundze ilgus gadus mums bija ļoti aktīva dāma. Arī draudzes priekšniece. Domāju, ka senioru klubs gribēs atvadīties viņas bijušie kolēģi no kultūras nama. Būs daudz pavadītāju. Varu pačukstēt, ka būšot pat vainags no novada domes. Viņi apjautājās, vēlējās laiku precizēt. Bet es nevaru gaidīt līdz 2. Man investori brauc. Man taču viņi ir jāsagaida. Ko tad es tagad? Pagaidiet, jūs teicāt, galdu pasūtījāt? Tas arī man jāapmaksā. Par to es neko nezinu. Ziniet, slikti jau nebūtu, ja vismaz kādu daļu. Tomēr 15 eiro par cilvēku. Mēs Signei iemaksājām no draudzes naudas, bet tā obligāti jāatgriež. Mēs aizņēmāmies no tā, kas jumta remontam paredzēts. Tad jau iznāk, ka tikai naudas dēļ vispār jūs man zvanījāt, jā? Bērēs varēja nerādīties, ka tik es visus rēķinus apmaksāju. Varbūt nemaz nav tā, ka mamma gribēja, lai uz bērēm braucu. Tas tikai iemesls man piezvanīt. Ko jūs? Kāpēc, lai mēs jums melotu? Un jūs taču pat teicāt,
ka esat gatavs izdevumus uzņemties. Nu, tik lielas bēres es noteikti nebūtu rīkojusi. Nav jau nemaz tik liels. Katram pienākas cienīgi atstāt šīs zemes gaitas. Katram pienākas, jūs sakāt, var jau būt. Redziet, mātei visu mūžu naudas nav trūcis. Es trakajos 90. algā saņēmu grašus un vēl pa dienu studēju. Mitinājos vislētākajos blakus apkakātajos dzīvokļos, ja? Bet viņa tajā laikā savu vecāku īpašumu atguva un kompensācijas saņēma. Tētis ar savu skolotāju algu man pat palīdzēja, kaut viņam jaunajā ģimenē 2 mazi bērni bija, bet māte, pat slikti paliek atceroties. Un tagad man par visu jāmaksā. Man! Jā, starp citu, kurš tad tās mātes pensijas saņēma? Viņai tur vajadzēja būt krietnai naudai, represētā taču. Mēs saņēmām, es un Lilita. Žubītas kundze Lilitai bija uzticējās, ļoti uzticējās. Nu, protams. Bet mēs arī Beatrisei devām. Tagad, kad Žubītas kundze nomira, Beatrise taču palika bez aizbildni. Nekādas iespējas pie naudas tikt. Būs arī visi papīri par viņu pa jaunam jākārto. Jūs taču aizbildniecībā viņu negribēsiet ņemt, vai ne? Nu, kāpēc uzreiz nē? Jāpadomā. Jūs taču Rīgā. Tas tālu. Beatrise šobrīd galdniecībā strādā. Nu, pie manis. Mēs ar Lilitu viņai palīdzam. Jums? Kā tad jūs viņai varat algu maksāt, ja rīcības spēja ir atņemta? Nu, ne jau oficiāli, protams, uz rokas. Nu, varbūt tā tiešām viņa ir jāņem uz Rīgu. Jūs nopietni? Ar Beatrisi nav nemaz tik viegli. Un ko teiks jūsu ģimene? Man nav ģimenes. Ella un Dinārs pārtrauc sarunu, jo kapličas telpā ienāk Lilita un Beatrise. Lilita ir ģērbusies vienkārši, atbilstoši ziemas laika apstākļiem. Vienā rokā nes lielu bēru vainagu, un otrā rokā ar mantām piekrauts plastmasas maisiņš. Beatrises apģērbs ir nepiemērots ziemai. Džinsu bikses, kājas ieautas kaut kādās botās. Lilita pamāja ar galvu, sveicinādam Dināru un Stellu. Noliek visus nesamos uz sola, pieiet pie zārka un uzliek tam roku. Dinārs arī pieiet pie zārka, blakus Lilitai. Abi čukstas sarunājas, bet Beatrice atpaliek un pieiet tuvāk Stellai. Nu, čau, māša! Neredzēta sen, tu tik smuka! Nu, sveika, sveika! Lilita teica, ka tu nebūsi. Gribējās tomēr atbraukt. Mamuķis pa galam. Nu jā, cilvēki mirst. Tā notiek. Kā tu vispār dzīvo? Es domāju, kā tev iet? Nu tā. Kalnarājos? Viena? Kamēr mamma staigāja, viņa arī. Tad Lilita viņu pie sevi savāca. Mācītājs stāstīja, ka tev rīcības spēja atņemta. Kas atņemts? Es nezinu. Ja Dinārs saka, tad tā arī ir. Nu, māte esot bijusi tev aizbildne. Tev nesot tiesības rīkoties ar naudu. Jā. Man vairs naudu pa taisnu nedod. Mamma deva. Tagad Lilita dod. Dinārs arī dod. Nu, tur, kur zārkus taisām. Maz jau. Nu, to naudu. Saka, ka pašiem nav. Bet tagad būšot vairāk. Tev dots vairāk naudu? Nu, jā. Mama nomira, un tagad mums visiem pietiks. Lilita un Dinārs tā saka. Kā tad?
Tā māte viņiem naudu atstājusi. Lilita saka, ka beidzot būs viss labi. Man arī būs labi, jo mamma tā gribēja. Es arī esmu mantiniece. Man arī būs. Tu neko nevari dabūt. Tu pie mammas nebrauci. Klau, tā jau tās mantojuma lietas īsti nenotiek, saproti? Nu, Pienāk Lilita, Stela padod roku sveicienam, abas sarūkojas. Sveiki! Izsaku jums visdziļāko līdzjūtību, Stella. Man šobrīd tante bija ļoti mīļa, mātes vietā. nu tagad, kad mēs esam visi, kuriem 12. bija jābūt te, varbūt varam nolasīt to testamentu, ja jūs reiz sakāt, ka māte tā bija likusi darīt. Jā, patiešām tā bija plānots. Dod šurp, lai notiek viss tā, kā Žubītas kundze vēlējās, Lilita. Nē, pagaidi. Viss vēl nav tieši tā. Atcerieties, Žubītāne teica, lai atver zārku, un tad tā smuki visi sastāsies apkārt, un Dinārs nolasīs testamentu. Lilita pieiet pie paaugstinājuma, uz kur atrodas zārks, un atver plasmas maisiņu. Izņem no tā plecu lakatu, čības un bībeli, kā arī tautiskā rakstā austu segu. Lilita noliek visas mantas uz sola, pamāja Dināram un Beatrisei, lai nāk palīgā un noceļ zārka vāku. Mamma gribēja, lai arī dzied. Malacis atcerējās, man ir pierakstīts tur augšā aiz zvaigznēm. Dinārs un Beatris noceļ zārka vāku un noliek to blakus uz grīdas. Visi trīs skatās zārkā, un kādu brīdi ir pauze. Tad runā cits ar citu un dažreiz pat reizē. Kas tas ir? Dievs žēlīgs! Kur ir Žubītante? Mamma! Ak, Dievs! Kas jums visiem kaiš? Stella pieiet pie zārka un skatās tajā. Mamma! Vai tad nav? Dinārs, Lilita un Beatrice skatās uz Stellu. Un jūs vēl jautājat? Mammu nepazīsti? Ko jūs gribat? Es viņu pēdējo reizi redzēju Rīgā, kad nejauši satiku. Toreiz Beatrisei meklēja izlaidumu kleitu, un paši teicāt, ka viņai bija insults. Jebkurš pārvērstos. Man jau likās, ka šis nav mūsu zārks. Mūsējiem ir krustiņš ar Jēzu. Tā kā tu dirsti ar savu krustu, kur ir mamma? Kā tas vispār varēja gadīties? Kāpēc tu ņēmi svešu tanti? Nu, viņi nedaudz pīpacēlo vāku, paskatījos, viss kārtībā, guļ, miris cilvēks. Vecas slimas tantes, tak visas ir apmēram vienādas. Jā, es neatpazinu. Nu. Mums vajag īsto zārku. Protams, ka vajag. Es pat nezinu, kas tagad jādara. Bēris jāceļ, jā? Es arī nezinu. Dabū atpakaļ mammu! Cilvēki sāicināti, ak, Dievs! Galds ir pasūtīts. Signa teica, ka tūlīt liks cepties karbonādes. Meklējiet zārku, ātrāk! Dinārs, Beatrice un Stella priekšplānā, Lilita aiziet uz tālāko stūri un dzirdams, ka runā pa telefonu un atstāsta šī rīta notikums. Tak, Miroņa priekšnieks, tev mamma jāatrod. Man tā vēl nekad nav gadījies. Viņa jau būs aprakta. Kāpēc tu tā saki? Nevar tas nevar būt. Cilvēki taču
Atvērs zārku un redzēs, ka paņēmuši nepareizo, tāpat kā mēs. Tēvu pēc ugunsgrēka apglabāja un zārku neatvēra. Beatrice, tur bija citi iemesli. Tavs tēvs bija pamatīgi cietis. Kaut kas ir jādara. Stella dodas uz kapličas ārduru virzienā. Tu mūc? Es zvanīšu Morgam. Man telefons mašīnā palika. Stella iziet ārā no kapličas telpas, un Lilita, pabeigusi sarunu, pienāk pie Dināra un Beatrises. Viss pagalām! Kas vēl? Naudu atpakaļ nedabūsim! Rusols jau sagriezis siļķi kašo kārī! Saldais gatavs un karbonādes cepas! 15 eiro uz cilvēku! Tagad varēsim štopēt tos kāpos pa abiem galiem! Tas viss ir šausmīgi, šausmīgi! Bet tu man iedosi arī? Ko tad? Nu, kādu kāpostu? Tu tagad par naudu? Par kāpostiem. Man mājās nav ko ēst. Stella jau tā solījās maksāt par galdu. Vismaz kādu daļu. Ak, Dievs, drīz taču sāks nākt bērnieki. Jāzvana, jāsaka, lai nenāk. Dināri ir jāzvana. Kam zvanīt? Zārks jāatrod. Stella jau zvana uz morgu. Iedod man lūdzu telefonu, Lilita. Manējais pazudis. Lilita ņem no kabatas telefonu, un tas iezvanās. Viņa ieskatās telefonā un iebāž atpakaļ kabatā. Dinārs un Beatrice jautājoši skatās uz Lilitu. Viktors, vakar atkal bija pillā. Viņš pie tevis bija, jā? Atvilkās mājās vēl naktī. Nu, mēs tikai drusciņi. O, tad drusciņi. Zinu, kāds viņš ir uz pohām. Atkal naudu prasīs, vajadzēs salāpīties. Nu, bet bēda taču. Lilits telefons turpina zvanīt, un tad pārstāja. Dels prāvis to zvanīšanu un tavu Viktoru. Iedod man to telefonu. Lilita iedod Dināram telefonu. Dod arī testamentu, lai ir pie manis. Nav Kāpēc nav? zārkā. Kas ir zārkā? Testaments pie žubītes zārkā. Kleitas kabatā. Zārkā? Kāpēc tu mammas naudu zārkā liec? Tu tak teici, ka būs mums. Teicu, un viss būs, kad atradīsim žubīti. Tad nu lūdz tagad Dievu, lai mammu atrod. Citādi tev naudu nebūs. Nebūs man, tev arī nebūs. Bez testamentu visu naudu dabūs Stella. Tāds ir likums. Kā tu zini likumu? Man draudzene domā ir juriste. Viņa visu zina. Bet kāpēc Stella? Viņa pie mammas nebrauca. Tāpēc, ka viņa ir meita. Es arī meita. Bet tu ar naudu rīkoties nedrīksti. Bļā. Pagaidi, bet kā tu vispār varēji testamentu zārkā ielikt? Tu pat nebija klāt, kad mēs žubīti zārkā likām. Na. Mēs ar Džeki mammu zārka likām. Tu muldi. Kāpēc man melot? Mājās taču ģērbu viņu es. Kad man vajadzēja jūsu palīdzību, neviena nebija. Bet es taču sarunāju draudzes dāmas, Mildas tanti un Tamāra. Nevienu vien palīdzējuši pārģērbt, apģērbt. Tas viss ir sūds. Kur ir mana nauda? Kamēr žubīte slimoja, testaments arī visu laiku bija viņas gūtā. Nu, tādā telefona maisiņā, zem madrača. Man nauda vienmēr ir kabatā. Es nekad zem matrača nebāžu. Bet tu taču zini, kāds ir Viktors. Visu izošņā, kabatas, mantas, somas, visu.
Es negribēju, ka viņš vēl to aploksni atrod. Nekādā gadījumā, ja viņš ieraudzītu, ka man žubīte naudu novēlējusi. Tu vari iedomāties, kas sāktos? Ha! Viņš nemūžā mani prom nelaistu. Viņš tā jau viss ir nodzēris un nospēlējis. Visu manu dzīvi viņš ir sajājis. Jums tā kā bija to vajag saprast. Žubiņtantes gultai gan viņš netuvojās. Nedod Dievs, nomirst, kad es neesmu mājās. Tikai viņš tur blakus, zem žubītes matrača. Bija vislabākā slēptuve. Tiešām, es arī tur naudu slēpu. Kad saģērbām žubīti un draudzes Stans aizgāja, es pakluso ieliku aploksni žubītes kleitas kabatā, lai nav nekur acu priekšā. Jo Viktors turpat pa dzīvokli vienmēr maisījās. Tas taču bija pilnīgi loģiski. Manās mājās gan Viktors neko neošņā. Bet kaut reiz padomā, kā ir būt kopā ar Viktoru. Nevis vienkārši tā piedzerties kopā, bet dzīvot. Slēpt naudu, baidīties, kā atradīs, un bērniem nepietiks. Viņš taču visam seko, visur un vienmēr. Katru mana telefona zvanu klausās, izziņas izlasa. Var taču uzlikt paroli ekrānam, nobloķēt. Tev tā bija. Bija, bet tas redz nozīmējot, ka man ir kaut kas slēpjams. Tad nu dzēšu katru zvanu, katru īziņu. Bet vai jūs vispār saprotat, cik tālu man ir tā dzīve novedusi? Katru dienu gaidu un ceru, ka kaut kas mainīsies. Ka varbūt šoreiz viņš piedzersies tā, ka mājās neatnāks vispār. Varbūt noslīgs kādā grāvī vai nosals sētmalē. Cilvēki taču mirst. Cilvēkiem kaut kas atgadās, bet viņam nekad. Nekad nekas ar viņu nenotiek. Viņš vienmēr pārrodas. Tu gaidi, kad Viktors mirs nost? Neviens mani nesaprot. Kas tu ko saprast? Nepatīk kaut kas, krauj pa purnu. Viņš tak slabaks, ko rausties. Lilit, klausies. Tomēr saliec lūdzu visu pēc kārtas. Pagājušajā svētdienas vakarā, kad no tavām mājām Žubītes kundze atveda uz galdniecības šķūnīti, testaments bija viņai kleitas kabatā. Jā. Bet kāpēc tu man to neteici? Būtu izņēmuši un atkal nolikuši baznīcas sakristēs seifā. Jā! Tam bleķa skapim ir baigi liela atslēga. Sākumā jau arī tur stāvēja. Bet tad es paņēmu pie sevis. Nu, kad Dināra sieva vācās no mājām laukā, viņa arī seifu izložņāja. Tad vēl arī viņa visu zinātu. Kāpēc Dināra sieva seifā lien? Nu, viņai tā kā arī bija atslēgas. Viņiem tur nauda stāvēja. Nu, par mēžu vai Nav kaut ko. svarīgi. Bija iemesli, kāpēc es kādu brīdi testamentu nedrīkstēju turēt pie sevis. Kad Žubīte nomira, viss jau bija droši. Bet tur šķūnītī arī bija droši. Tev viss aiz atslēgas, un kurš naktī līdīs pie miruša cilvēka? Nu, kur vēl drošāk? Es tak nezināju, ka jūs tik agri no rīta to Žubīti vedīsiet uz morgu. Un kāpēc tu visu nedēļu klusēji? Mēs gandrīz katru dienu tikāmies, un tu nevārda? Nu, kas varēja noiet greizi, ko? Žubītes testaments ir zārkā pie Žubītes. Tev viņa šorīt bija jāatved, mēs atvērtu zārku. Testaments būtu pie mums, viss loģiski. Nu, nafik tā, šitā jāņemās. Kāpēc nevarēja iet uz banku pēc naudas? Tu tā rausties kā puķis uz drāts. Mam tak
To naudu mums novēlēja visgodīgi. Nu, Stellas dēļ. Viņa taču nezina, kas testamentā rakstīts. Viss būtu bijis labi, bet Dināram jau redz, par visām varītēm vajadzēja viņai zvanīt. Es teicu, nezvani, jo nebija viņa dzīvē mātei vajadzīga. Ja viņai māte nebija dzīva vajadzīga, tad priekš kam tad viņai mirusi? Man jau viss bija sarunāts. Draudzene palīdzētu, sataisītu papīrus uz tiesu, un Stella pat nezinātu, ka viņai vispār kāda manta bija pienākusies. Tā var? Varēja, visu varēja. Tagad es vairs neko nezinu. Un kā tad ar Beatrisi? Kā ar mani? Testamentā ir teikts, ka Stellai jābūt tavai aizbildnei. Tad viņa arī ar tavu naudu rīkotos. Nu, tas vispār nebūtu jāņem vērā. Es tev vairākas reizes teicu, ja mēs Stellu dabūtu izstumt no mantojuma, tad arī Beatrice pienāktos mums. Tu saproti, ka tagad viss ir pakaļā. Stella taču nebūtu te, ja tu nezvanītu. Un tagad vēl zārkus sajauc. Viss viņas dēļ, viss viņas dēļ. Bļā! Točna viņa vainīga. Godīgi sakot, es tiešām neticēju, ka viņa vispār atbrauks. Nevarēja nezvanīt, meita tak. Un Žubīte arī tā gribēja. Un ja viņi tagad aiziet uz policiju? Kuri? Nu tie, kas to žubiņu tā un tā atradīs. Kāpēc uz policiju? Kā? Nu, ja atrod līķi, tad taču iet uz policiju. Mūsu gadījums taču nav nekas krimināls. Klau, es tagad zvanu no tavējā cilvēkiem. Jābrīdina taču, ka šodien bēres nebūs. Ienāk Stella. Sazvanīju morga puišus, meklēs. Aiz Stellas pa kaplīšu durvīm straujiem soļiem ienāk Viktors. Ģērbies vienkāršās ziemas drēbēs un rokās lāpsta. Viņš pārtrauc Stellu pusvārdā, pagrūž viņu un Lilitu malā un pieiet pie Dināra un cenšas iesist ar lāpstu. Dinārs izvairās, bet kāja viņam aizcerās aiz izmētātajām eglītēm. Viņš paklūp, Viktors atkārtoti cenšas ar lāpstu trāpīt Dināram. Dinārs ķeprojas, met eglīti Viktora virzienā, Viktors izvairās. Abi saķeras un grūstās. Viktors trāpa ar dūri pats Dināram. Beatrus, turot rokās lāpstu, iespraucās abiem pa vidu un mēģina izšķirt. Lilita velk aiz drēbēm Viktoru. Stella vēro visu no malas. Izbeidz, Viktor! Atšujies! Beidz! Nesit viņu! Uzvelk melnu paltraku, uzkart krustu un domā, ka baigi labs cilvēks? Viktor, nomierinies! Beidz stāvi! Viktor, ko tu te atskrēji? Tu mauka vispār aizveries. Es visu zinu. Ko tu zini? Bļet, visi mani čakarē par jefiņu uzskata. Un tu tas galvenais. Vai jūs nevarat savus strīdus nokārtot mazliet vēlāk? Mums tagad ir citas problēmas risināmas. Kas tu būtu, kundzīt? Tā kā baigi redzētā. Davai nomierinies! Tad tu arī ar viņiem uz vienu roku. Tu arī visu zini, ja? Par ko viņš runā? Tu ar manu sievu negulēsi. Skaidrs? Izbeidz taču! Es tam smukulim pa zobiem sadošu. Varēs no kanceles šļupstēt savus pātarus. Viktors atkal tuvojas Dināram, Dinārs atkāpjas, Beatrice vēlreiz iespraucās ar lāpstu pa vidu. Viktors cenšas Beatrice atgrūst. Nemaisies. Ej mājās! Mājās. Tu zini, kas man mājās notiek? Paskaties, kas manā dīvānā mētājas.
Vai tik tas nav tavs, ko? Kamēr mēs vakar par žubiņu tantes vieglām smiltīm, šie pa manu dīvānu mīcās, pat nepamana, ka telefons izkrīt. Šorīt man galva rūc, domāju, blē, ko es prātā jūku? Nē, skatos tur dīvānā šķirbājas spilvena kaut kas mirgo. Beatrice jautā Dināram. Tas ir tavs telefons? Dinārs skatās uz Lilitu, pārējie uz Dināru. Es nezināju, ka tas tur ir. Tas tak ir tavs. Ja tu saulīt zinātu, kādas tur vēstules. Viņi ar Lilitu afigēnu sarakstās. Dievs visu redz un nevienam netiks uzkrāmēts vairāk nekā var panest. Šī tik žēlojas, ka vīrs maita. No bērniem nekādas jēgas nav, nemācās, klaiņo. Tas tik dieva murgus pretī, no šim svētie pekstiņi. Es tak vēl duraks domāju, ka pagasta vecenas vienkārši mūd, bet te viss ir pilnīgi klārs. Viss pilnīgs klārs. Es neko nesaprotu. Te neko nevar. No tā viss neko nevar saprast. Tur nav ko nesaprast. Nu, pilnīgs lamūrs. Ej tu nost! Jūs ziniet, šiem telefoniem ir opcija nobloķēt ekrānu. Zinu gan. Beatrice jautā Dināram un Lilitai. Jūs toģi guļāt? Nē, nu tas nav tā. Es visu izlasīju. Tur nav tik vienkārši. Mācītājs jau nevar tāpat vien gulēt ar citām sievām. Ja viņa priekšnieki uzzinās, būs sūdi. Un es jau tagad klusu nestāvēšu. Klīst tādi glumie pa pasauli. Pārmet krustu, piesauc dievu un brauc pa ausīm stūbām bābām. Dabūs aiziet prom no šejienes. Šitajā draudzē vairs nevarēs palikt. Tā ir. Tādi ir noteikumi, ja? Nu, ja izvēlas šķirt laulību un vēl saprecēties vēlreiz, nākas mainīt kalpošanas vietu. Bet Un mēs aiziesim prom reizē. Un tu nevarēsi man aizturēt. Neviens nevarēs. Mēs sāksim jaunu dzīvi citur. Tu domā, ka viņam tevi vajag? Ar 2 bērniem un pašām vēl savi 3 jāuztur. Aizvāksies uz otru Latgales galu ar visu savu zārku kantoru un aizmirsīs tevi. Klau, pagaidiet, stop! Risiniet tomēr lūdzu šo visu vēlāk. Mums tagad nav laika. Ir jāgaida zvans par māti. Tūlīt bērnieka nāks. Lai tik nāk, es visiem izstāstīšu par šito svēto sprukstiņu. Ko tu skrien uz to baznīcu vienmēr, ko? Viņa dēļ? Es tur strādāju. Gadījumā, ja es aizmirsis. Jā. Pienes svēto ūdeni, melno paltraku un vēl uz ārkiem naglas sagādā. Domā, kāds tevi tai baznīcā glābs? Jēzus glābs no tāda kā tu. Viktors spēr soli Lilits virzienā. Stelviņa saķer aiz rokas. Apstājieties taču, Viktor! Tu zini, kā mani sauc? Jā, es jūs atpazinu. Šķiet, ka mēs kādreiz dzīvojām kaimiņos. Kaimiņos? Tā tak mana māsa! Māsa? Tā, ko izdzina? No kurienes? No mājām. Kā tu zini? Tevi izdzina? Es nezināju. Tu biji tikko dzimusi un nevarēji zināt, jo tev neviens nestāstīja. Es arī neko tādu neatceros. Žubīt neko tādu mums nav stāstījusi. Droši vien, ka negribēja runāt. Ārtur onkuls tak siekalojās uz šo vecais blēdis. Artūrs? Mans tēvs? Es nesaprotu. Viņi taču ar Žubiņu tādu bija precējušies.
Nu, apprecējās, jā, bet žubiņa tante tak daudz vecāka pa viņu. A te jauna miesa pa priekšu gorās. Un tāpēc izdzina. Nu, viņi pārgulēja. Kurš? Ar ko? Man bija 15, bet Artūram pāri 30. Tā bija seksuālā izmantošana. Tu gulēji ar manu tēvu? Ne jau labprātīgi, saproti? Es to negribēju. Un mamma nedusmojās. Kā nu ne? Viktors jau taisnību saka. Izdzina mani un neļauj te braukt. Arturs bija labais, es mazgadīgā padauze. Es to nezināju. Mamma mums neļāva par tevi runāt. Un man neļāva šur braukt. Aizliedza. Mana mutter arī neļāva vāvuļot par šito tēmu. Raustījās no žubiņa tantes. Žubiņš riktīgi mācēja mutes visiem aizvērt. Atceros, ka mēs ar puikām caur žogu lūrējām, ka tu dāzā ravēji, noliecies, nu bāc, tādi šortiņi, garās brūnās kājas, bļa, kas pa paskatu un bez krūštura. Beidziet taču. Nu, nav brīnums kā Artūram, nu cik var skatīties. A žubiņa tante bija gan vecena ar apgriezieniem, bet nu tāds dēls vien. Viktor, atdodiet lūdzu mācītājiem telefonu. Mums šobrīd tiešām nav laika pagātni purināt. Tagad ne jau šausmās dzen. Pa kas ir? Nu, tūlīt bēru viesināks. Dināram uz novada domu jāzvana. Mamma jāatrod. Viktors iet atvērtā zārka virzienā. Ko meklēt? Rekuj? Pamāja Lilitai, lai viņi noņem no zārka iepriekš uzkritušo eglīti. Man bail no šitiem. Vienmēr liekas, ka tūlīt celsies augšā. Lilita pieiet pie zārka un noņem eglīti. Viktors skatās zārkā. Bļā, kur ir žubiņa tante? Vot, sajauca zārkus. Dinārs pamāja Beatrisei, abi pieiet pie zārka vāku un ceļ to virsū zārkam. Nu, cerams, viss noskaidrosies. Nu, tā gadījās. Viktors pagrūž Dināru, neļaujot uzlikt virsū zārka vāku. Gadījās? Tu to nokārtoji. Tu gribi noslēpt žubiņa tanti un šito parakt viņas vietā? Vai tad tā var? Protams, ka nevar. Un ne jau es te kaut ko kārtoju. Nu, tas bija nejauši. Kāds nejauši? Tu tak speciāli. Tu teici, ka palīdzēji. Viņa visus salabos. Nu, Ne jau norāda uz viņa, Stelu. bet Lilita. Kas tev nepielēc? Stela atveda nepareizo zārku. Bļā, nu es tak redzēju. Tu tur nemaz nebiji. Kā nē? Es biju. Lilita teica, ka viņa palīdz. Par ko jūs runājat? Kurš kuram palīdz? Viktor, es tev labāk aizvedīšu mājās. Tu to izdarīji tā svētā jampapiņa dēļ. Tu man sadirsi, ja? Aizeries taču, lūdzu! Ko darīji? Es neko nesaprotu. Notiek. Lilita runā. Nu, neredzat, ka viņš ir galīgi pilnā. Braucam mājās, pa ceļam pie Signes. Lilita čukst kaut ko Viktoram ausī. Savus 200 gramus dirsā var iebāzt. Man tagad viss ir skaidrs. Tu redzēji, ka tu nomušīji žubiņtanti. Tas svētais tev viss. Tu cerēji, ka tu nomušīsi žubiņtanti. Tas svētais tev visu piedos un varēs mierīgi rulēt tālāk, ja? Tad neviens tevi vairs netraucēs. Varbūt tu gribēji arī man pēc tam palīdzēt. Nomušīs? Par ko jūs runājat, Viktor? Viktor, bļā!
Kaut ko normāli vari pateikt. Nu, viņa tak tavu mammu. Viņš rāda žestu, it kā kāds žņauktu. Nedirs. Mamma bija slimnīca. Pēc tam nomirā. Es redzēju, taču neredzēju. Nē, nu man jau viņa klārēja, ka žubiņa tante pati lūgusies. Bet, nu, tagad, kad es visu šito izlasu, kā tev liekas, ko man domāt? Nu, galīgi nav riktīgi. Viņi jau arī par kaut kādu žubiņu tantes naudu te sarakstās. Kurš tur kuru nomušīja? Lilita? Es tak redzēju, kā viņa ar spilvenu uz sejas. Ko? Kāpēc spilvens jāliek uz sejas? Visi skatās uz Lilitu. Nu, lai palīdzētu. Es tagad tā štukoju, ka svētais tēvs mums noteikti ir galvenais izdomātājs. Viņam tā kapu kantors pieder. Tu zināji, ka viņš mums pagastā pa visiem miroņiem priekšnieks? Mafija. Tagad sataisīs žēlabainu ģīmi, nolasīs pātarus, pateiks āmen un visi gali zemē. Lilita, ko nozīmē Viktora vārdi par spilvenu? Nu, davai runā. Nē, nu. Labi jau bija mums tā vecena piegriezusies. Dirš un mīš turpat gultā. Viss mird. Iedomājies, gadu. Es to cietu gadu. Skaidrā vispār to nevarēja izturēt. Lilita, runājiet taču, ko jūs izdarījāt? To vakar atnāku mājās, paveru durvis, ar šī tur spilvena zubiņam uz ģīme. Viktors plātās ar rokām un demonstrē, ko redzējis. Un cik tur vajag? Tantuks ātri vien notirināja pedāļus. Nu, bļā! Rokas arī šitā apmēram. Nu, točina, es redzēju. Nu, bļā! Ne, nu, saprast var. Sīkie arī mūk no mājas prom. Nevar turēt, un tā vaidēšana caurām naktīm. Es zvanu policijai. Priekš kam vajag policiju? Nevajag. Viņa jau tak neko sliktu negribēja. To tak normāls cilvēks nevarēja izturēt. Es tev saku, sūdi līdz elkoņiem katru dienu. Es tik nesaprotu, kāpēc jāslēp līķis. Neviens neko neslēpj. Tieši otrādi mēs gribam māti atrast. Un tagad vēl jo vairāk, ja ir notikusi slepkavība. Beatrice jautā Lilitai. Ko tu te runā? Stela ņem Ko telefonu jūs- un gatavojas Ko zvanīt. jūs viņiem teiksiet? Līķi jau nav. Tieši tāpēc, lai izsveicās policija, jāatrod pēc iespējas ātrāk. Ir jātaisa ekspertīze, sekcija. Saprotiet, ir taču iespējams, ka var konstatēt to nosmacēšanu. Slepkavība, tas ir noziegums. Noziegums ir jāsoda. Nedrīkst citādi. Un Viktors visu redzēja. Būs liecinieks. Hei, nu nafigmentus vajag. Es neko neteikšu. Kas sīkos audzinās? Jā, šo iesēdinās. Lilita, mans prāvs, jums nav ko teikt? Jā, es redzēju. Nu, runā, izstāsti, lai cilvēki zina. Redzēju. Tad būtu labāk paklusējis. Jā, tā bija. Bet es tikai palīdzēju. Palīdzējāt. Jā, palīdzēju žubiņtantei aiziet. Viņa bija gatava mirt. Viņa gribēja, bet viņa nevarēja. Viņa lūdzās, lai es palīdzu. Un es tikai nedaudz, pavisam bišķi. Jēziņ! Palīdzēja ar spilvenu?
Lilita apstiprinoši pamāja ar galvu. Nu, es tak teicu. Un tu, Dināri, kāpēc tu klusē? Es? Ko es? Jūs arī palīdzējāt? Ak, Dievs! Nu, bļā, Dinār! Kā tu arī ar spilvenu? Es neko neesmu darījis. Pierādi, Vai tad neatceries, ka mēs toreiz ārdurvēs saskrējāmies? Tu man vēl grūstīji. besītu mani. Vajadzēja jau to vakar tev kārtīgi ievilkt pa nāsīm. Redziet, es biju to vakar Lilītas dzīvoklī, jā, bet, kad gāju projām, Žubīts kundze bija dzīva. Mēs pirms tam runājām. Viņa gribēja sirdi izskatīt. Daudz runājām. Dināri, bet tu zināji? Tu zināji, ka Žubiņa grib mirt? Tā tik tāda runāšana vien bija. Viņai bija grūti. Protams, viņai bija ļoti grūti. Iedomājieties, šerpā, skaļā, izdarīgā Žubīte guļ kā tāds lācenis un nevar pakustēt. Nevar vairs nevienu izkomandēt, nevar izrīkot, nevar galvu pacēlusi klaigāt. Es nu gan tā nekad nedarītu. Nevar sist kulaku uz galda un pierādīt savu taisnību. Neko nevar. Ha! Nekārtīgi vārdus izrunāt, kad es jau pakaļ noslaucītu. Viņa taču bija salauzta, sagrauta, un viņa tiešām gribēja mirt. Lilita, tātad kas tur īsti notika? Stāstiet! Ja ne, tūlīt zvanu policijai un skaidrosiet tur! Un to vakar, kad Dinārs no manis aizgāja, Bet ko tu vispār lien manās mājās, ko? Tas ir mans pienākums. Tu, velns parāvas. Man kā mācītājam ir pienākums ierasties, sniegt svēto vakarēdienu, ja cilvēkiem vairs netiek uz baznīcu. Kas tur neparasts? Žubīts kundze lūdza, lai aizej. Viņai bija vajadzīgs stiprinājums, saruna. Labi, mācītājs to vakar ieradās pie mammas. Iedevu viņai vakarēdienu, parunāju un aizgāja. Lilita, kas tālāk? iegāju pie viņas istabā, nu vajadzēja vakariņas dot. Un atkal viņa sāk to savu. Es tikai visiem par nāstu, ar mani tikai ņemšanās. Kāpēc nevar nomirt, cik briesmīgi, ka pat nomirt tu nevari, kad gribi. Ka es atkarīgs no citas žēlastības. Kāpēc Dievs neņem mani pie sevis, kad tas viss beigsies? Ārprāts, saprotiet? Katru dienu gadu garumā es šito visu klausījos. Viņai parunāt bija grūti, mēli piepampus, švepst un tikai vervelē. Ak, Dievs! Vai tad jums kādreiz kāds cilvēks nav bijis tik ļoti, ļoti apgrūtinošs, ka jūs tiešām gribat, lai viņš mirst? Nav bijis? Nekad? Nevienam! Nav gribējies kādu beidzot ieraudzīt zārkā un saprast. Ah, kāds atvieglojums! Nāve! Kā risinājums. Lūk, te guļ, un tagad miers. Nu, vai tad tiešām jūs neviens nekad neesat domājuši par to, ka kāda viena cilvēka nāve ļauj citiem dzīvot vieglāk, brīvāk? Vai tad tas ar savām domām būtu kaut kas unikāls? Es neticu. Nu, ziniet, no domām līdz darīšanai dažkārt var būt bezdibenis. Bet domājat taču, vai ne? Nu, paskatieties apkārt. Mēs tā katrs zinām kādu cilvēku, kura dzīve paiet neiedzībā, bezjēgā, bezsaturā. Ka tu pat lāgā nesaproti, kāpēc Dievs viņu radīja un kāpēc viņš ļauj viņam eksistēt. Tikai tērē gaisu un aizvien pārāk daudz vietas pasaulē. Lilita, krietnim kristietim tā neklājas runāt. Bet pat Bībelē teikts,
lai nekaisa pērles cūkām priekšā. Nu, bet paskaties kaut vai uz Beatrisu un Viktoru, paskaties uz viņiem. Vai kāds saprot viņu dzīves jēgu? No paģirām līdz pohām un atkal par riņķi. Un tā katru dienu. Varbūt viņu nāve arī būtu kāda cita dzīvei risinājums. Ko? Ko tu tur muldi? Man jāmirst nost? Mēs visi esam Dieva bērni. Viņš mūs visus mīl. Tu filtrē, ko tu runā? Galīgi saspiedusies. Tu viņu vairs baznīcā iekšā nelaidi. Beatrise, bet tu pat arī nevienu reizi teici, ka varētu mamma ātrāk aiziet. Mammai bija grūti, viņai sāpēja. Lilita pirmīt teica, ka tu visu laiku nāc mājās un nemirsti nost. Tu esot viņai visu dzīvi sajājis. Es sajājis. Bet kurš jūs abas glāba, kad tēvs jūs drāzt gribēja un māte neaizstāvēja? Ko? Tad es biju tas labais, glāvējs. Amoška Lilita manu dzīvi sadirsusi. Kārās kaklā, kad tik ātrāk tiktu no mājām prom. Knapi pilngadīga bija, kad jau precēties gribēja. Nu, tagad man jāmirst nost? Paga, Beatris, ko Viktors runā? Ko tavs tēvs darīja? Sūdīgs bija tēvs. Līda gulta, grābstījās. Man nepatika. Es tak teicu, ka Artūrs tik mazgadīgās gribēja. Tāpēc arī labu galdu neņēma. Stūba nāve. Un zārkam vāku nenoņēma. Es nesapratu. Artūrs gāja bojā ugunsgrēkā. Toreiz, kad kalnerāja dega, ja? Jā, sen. Es jauna biju. Klasika. Piešvilpās, uzpīpēja, kirdi. Izrādās, ka arī tā nāve nemaz tik parasta nebija. Ko jūs ar to gribat teikt? Nevajag, Lilita. Un kāpēc ne? To viņa man, kā mācītājiem, uzticēja. Viņa nāve ir uz žubītes sirdsapziņas. Viņa mūsu tēvu vienkārši neglāba, ļāva viņam nosmakt. Ej, no ej! Bet žubiņa tante toreiz atskrēja, kad pažarnieki jau visu bija gandrīz nodzēsuši. Viņa esot atnākusi tad, kad uguns tikko bija sākusies. Tēvs gulēja un gulta svila. Viņu varēja glābt, bet viņa pagriezās un aizbēga. Lai būtu godīgi pret žubītes kundzi, kad viņas vārdi bija, ka tobrīd viņa paļāvās uz Dievu. Ja būs lemts viņu glābt, tad Artūru izglābšot arī bez viņas. Droši vien žubiņš nopriecājās, ka tiks no tā jobera vaļā. Arī gribēja šito veci zārkā redzēt. Un vai nebija taisnība? Mums taču pēc tam bija daudz mierīgāka dzīve. Atkrita bēguļošana, slēpšanās no viņa. Vairs nebija jāslēdz istabas durvis, lai naktī gultā nelien klāt. Bet tā nebija. Viņa nāve bija kolosāls risinājums. Stela Lilitai. Jūs tagad salīdzināt divas nesalīdzināmas lietas. Tēvu izvarotāju un cilvēku, kurš jums bija mātes vietā. Nu, vismaz pēc jūsu pašas vārdiem. Izrādījās, ka ir gan salīdzināmi, pat ļoti. Nevelti pagasta sievas bieži runāja, ka žubīte gudra sieva, bet Artūra dēļ vienmēr kā pustraku uzvedoties. Žubīte izrādījās mana tēva cienīga. To vakar
Nu, svētdien. Viņa vēl nejauši izrunājās arī par manu īsto mammu. Tieši. Tikmēr žēlojās, kamēr nu tā it kā starp citu ieminējās. Redz, varētu viņa kaut līdz virtuvei tikt iedzertu etiķi, tāpat kā mana mamma, un būtu miers visiem. Nu, un to jau visi zina, kā tava mamma nomira. Artūrs to vienmēr kladzināja. Pirmā sieva piņšķējas esot pat katru sūdu. Kā kas nepatika, tā tik taisās mirt nost. Nu, beigās nomira ar. Tā ir. Es teicu Žubītei, nu tā tak ir briesmīga nāve, vai tad tādu maz pilnā saprātā var vēlēties? Bet Žubīte turpināja. Jā, esot bijis briesmīgi noskatīties. Es tajā brīdī sastingu, kā noskatīties, kāpēc viņa redzēja manas mammas nāvi. Un tad Žubīte pastāstīja, ka toreiz ieradusies pie manas mammas mājās ar lielu vēderu. Nu, Beatrice, tevi gaidīja. Nolikusi mammu fakta priekšā. Mamma taču par tēvu un Žubītes attiecībām nekā nesot zinājusi. Tad nu Žubīte plānus atklājusi. Tētim būšot jauna ģimene, ka tētis ar Žubīti brauks dzīvot uz laukiem. Mani atņemšot, un mamma mani vairs neredzēs. Mamma bija klausījusies, un tad kādā brīdī izgājusi virtuvē. Žubīte vēl sēdējusi un domājusi, kur gan viņa palika. Bet tad dzirdējusi kliedzienus un vaimans. Izskrējusi virtuvē un redzējusi, ka mana mamma etiķa esenci izdzērusi. Mammai jau pirms tam esot bijušas kādas tur psihiskas problēmas. Arī Žubītes ierašanās to visu tikai pasteidzināja. Dievs! Un kur tad jūs pati tad bijāt? Jūs arī visu redzējāt? Atceros tik, ka vienu dienu uz bērndārzu man atnāca pakaļ Žubiņa tante un teica, ka mans mammas vairs nav. Es pat savas mammas seju neatceros. Nu, man tad bija 4 gadi. Bet glābt vai tad nevarēja, mammu, uz slimnīcu vai vispār veda? Žubīte teica, ka mamma vaidējusi, bet viņa sēdējusi un domājusi, ko darīt, tu saproti? Varat iedomāties situāciju, ka jūs priekšā mirst cilvēks, bet viņi vienkārši sēž, skatās un vēl domā. Es varu. Ko tu vari? Man pat nav jāiedomājas. Es redzēju savām acīm. Es neticu, ka Žubītes kundze varēja nepalīdzēt kādam. Nu kā, bet viņa to vakar man pati to teica. Ka esot apjukus, nesapratusi, ātriem jau galā piezvanīja, bet uz slimnīcu māma arī aizved, bet bija jau par vēlu. Bet Žubīte un apjuka. Iedomājieties, Žubīte, kura vienmēr par visu ir pārliecināta un vienmēr zināja, kas un kā ir jādara, un tagad viņa mēģina man ieskaidrot, ka viņa esot apjukusi. Es nezinu, Lilita. Man savukārt ir kaut kā grūti noticēt jūsu stāstam, ne jau par jūsu mammu, tur ir skaidrs. Bet jūs teicāt, ka manai mātei bija insults. Mēle esot piepampusi un nevarēja runāt, bet tagad iznāk, ka viņa bezmazliet pusi dzīves izstāstījusi tieši to vakar. Un dažās minūtēs, kamēr mācītājs nokāpa pa kāpnēm un satika Viktoru, bet tad Viktors iegāja dzīvoklī un redzēja, ka jūs turat mātei spilvenu uz sejas. Cik laika aizņem līdz jūsu dzīvoklī? Viņi otrajā stāvā dzīvo. Un tikai to vakar es šo visu uzzināju. Un kāpēc lai es jums melotu? Varbūt plānojusi iepriekš. Tas testaments galvu sagrozīja. Varu iedomāties, ka mātei nevarēja naudas trūkt. Te pagastā mantotie meži, Rīgā, viena māja no vectēvu radiem, tur īrnieki.
Lilita, ja tu man vienmēr, jā, tu man vienmēr teici, mamma nomirst, un mums būs daudz naudas. Nu, bļā, daudz naudas? Ko tu man neko nestāstīji? Nedrīkstēju. Rāda uz Lilītu un Dināru. Lilita un Dinārs neļāva. Nē, nu tā tas nebija. Par testamentu es pat vispār nedomāju. Vienkārši šobrīdēji tik ļoti viņa vēlējās mirt, un tobrīd es jau biju gatava arī palīdzēt. Nu, kāpēc jūs man neticat? Ārzemēs pat ārsti palīdz cilvēkiem nomirt, vai tad nē? Es mierīgi varēju viņu nekopt, un pēc pāris dienām viņa jau būtu sapuvusi turpat gultā. Kāpēc tas, ko es esmu izdarījis, ir tik slikti? Kāpēc jūs visi uz mani tā skatāties? Stella, es gribu pie tevis. Kā tu to domā? Nu, pie tevis uz Rīgu. Beatrice, Bet Rīga ir tālu. Ko tu tur darīsi? Es gribu prom. nu, tiešām Rīga ir tālu, bet tu tiešām tā gribētu? Jā, protams, šodien, vai tu gribi jau šodien? Bet man tagad nav laika. Mājās man ir mantas un suns Džerijs. Viņam patika ārā. Man ir māja pierīgā un liela sēta. Viņam būs, kur izskrieties. Sarunāsim tā, ka tu vakarā sakravāsi mantas, un es rīt atbraukšu tev pakaļ, labi? Ne šodien. Šodien es nevarēšu. Rīt, labi? Noteikti rīt es atbraukšu uz Kalnrājiem pēc tevis. Tikai nedzer. Mēs sarunāsim, mēs izdarīsim. Man ir telefons. Man Lilita iedeva mammas telefonu. Tas ir labi, ļoti labi. Es tev vakarā vēl piezvanīšu, labi? Tu zini manu numuru? Protams, ka zinu. Es taču bieži centos viņu sazvanīt, bet viņa jau necēla. Viktoram rokās zvana Dināra telefons. Viktors ieskatās ekrānā un ātri dod to Dināram. Uj, Morks zvana. Dinārs paņem telefonu, atbild un sarunas gaitā vairākas reizes saka jā, jā, hā. Dinārs pabeidz sarunu. Atrada? Morga darbinieki pārbaudīja visus papīrus, sazvanīja šī tantu radinieks. Izrādās, ka viņiem Žubits kundze bija iedota jau aizvakar. Un kad mēs dabūsim savu zārku? Nekad. Žubits kundze vakar kremēta Rīgā. Jēziņ! Kur ir mamma? Sadedzināta lielā krāsnī. Kāpēc viņi neskatās, ko dedzina? Šīs tantes radinieki bijuši no Anglijas. Esot bijis jāsteidz atpakaļ, sarīkojuši īsu ceremoniju un nesot atvēruši zārku. Tad jau visi gali ugunī.